Labdien, dārgie draugi! Laipni lūgti Koksnes gadsimtā. Un Koksnes gadsimts mūsdienās ir laiks, kad koksne piedzīvo teju bezgalīgas izmantošanas iespējas. Taču ilgus gadsimtus, teiktu tūkstošgadus, koks tādā visuzskatāmākajā veidā cilvēkam bija pazīstams mājbūvē, protams, un interjerā, jeb mēbelēs. Vai koka mēbeles joprojām ir aktuāla lieta mums visiem arī 21. gadsimtā? Par to mēs šodien runāsim ar Mēbeļu ražotāju asociācijas Latvijā valdes locekli un izpilddirektori Ievu Ereli. Sveiki, Ieva! Sveiks, Paul! Šoreiz būs tā viena no daudzajām reizēm, kad es iesākšu ar to īso jautājumu, kur tev 1 minūtes laikā ir jāmēģina atbildēt uz tādu lietu, Ieva, kas tev ir mēbele? Ilgus gadus strādājot šajā nozarē, droši vien sarežģīts jautājums, bet pilnīgi vēsturi tu jau pieminēji, un cilvēkam pirmā lieta vispār ir tas, ko tu ar to var iesākt, un vai tas pilda kaut kādu funkciju. Un laikam jau pirmā lieta vispār, vai tu vari vai nevar uz tā krēsla sēdēt. Jo tev vienkārši vajag uz kaut kā sēdēt. Jā. Un man liekas, ka tā pirmā lieta laikam kaut kur vispirms, kā tu to ikdienā vari tā kā pielietot, izmantot. Gulēt. Tev taču vajag gult. Mūsdienās mēs uz pēļiem vai uz cisām vairs neguļam. Mēs guļam kārtīgā gultā, uz kārtīgu matraču. Jā, tad ir funkcija. Mums vajag izgulēties, vai ne? Tā kā, kaut kā tā, lai... Mēbele kā funkcija. Un te man jāsaka, ka ir milzīgs paldies Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijai par to, ka mums šajā Koksnes gadsimta studijā arī ir iespēja sēdēt. Krēsli ir stabili, ērti, varu apgalvot, diezgan ilgi esmu pasēdējis. Tā kā tas nozīmē vienu, starp citu Latvijā ražot krēslu, un tas nozīmē vienu, ka mēs Latvijā mēbeles no koka mākam gatavot. Ieva, kā tu skatītājam, kurš varbūt nav ar šo industriju tā saistīts, kā tu raksturotu mēbeļu ražošanas nozari Latvijā? Tas ir mazliet sarežģīts jautājums īstenībā, jo ikdienā, kad cilvēks saskarās, tad, kad viņam kaut ko praktiski pašam mājās vajag risināt, tad viņš par to vairāk aizdomājas, kur viņš var iegādāties un tam līdzīgi. Un varbūt dažreiz viņam pat nav pirmais jautājums, vai to ražo Latvijā vai kur to ražo. Ne visiem tas ir pirmais jautājums, bet arī jau pirmā ir funkcija. Kas varētu būt pirmais jautājums? Cena? Zini kā, arī, man liekas, arī tā funkcija. Tā pati, ko es jau minēju, ja tev vajag labi iekārtot virtuvi, tad tu domā par to, ko tev tur īsti vajag, un tad pēc tam nāk viss pārējais cena, jau kaut kādas praktiskas nianses, tur varbūt ergonomika un kaut kādas tādas lietas, un varbūt arī kaut kādā mirklī dizains vai zīmols, ja? Bet man šķiet, ka sarežģīts jautājums tas ir tam dēļ, ja mēs paskatāmies uz kaut kādu statistiku vai kaut ko tādu, tā kā plašāku un tādos pamatos, tad reģistrēti jau ir gana daudz uzņēmumu. Ja? Un reizēm tur tie cipari atkarībā, kā tu uz to nozari paraugies. Reizēm tas cipars var būt 1000 uzņēmumu, 1500 pat. Bet tur nāk apakšā skatīšanās par to, vai tas ir varbūt kāda struktūra vienība atsevišķi citas nozares uzņēmumā. Ir daži tādi, kas vispār joprojām ir zemnieku saimniecības, bet tai skaitā nodarbojas arī ar mēbeļu ražošanu, jo ir kaut kāda galdniecība, lielāka vai mazāka. Tā kā pati nozares tā struktūra ir diezgan tāda raiba, teiksim tā. Jo arī, ja mēs paraudzītos uz to, kas ir galdniecības, un tie, kas individuāli piedāvā kaut kādus risinājumus, kad tieši mājsaimniecība tev pašam vajag, piemēram, kaut kādu lietu, varbūt pat iebūvēt, uztaisīt, lai tu tur izmantotu vietu labi tajā telpā, ja? Un tad tās galdniecības. Bet tad, kad mēs skatāmies, teiksim, un kas ir visbiežāk, ir tāda neliela skaita cilvēki nodarbināti, 20 cilvēki. Viņi strādā uz pasūtījumu, neregulāri varbūt pat. Ļoti dažādi, atkarīgs no tā biznesa modeļa, no vadības. Un tad ir tā otra sadaļa, kas ir tas rūpnieciskais industriālais. Un ja mēs paraugamies tur tos ciparus, tad tur ir kaut kāds 0,5% ir lielie uzņēmumi, kas visbiežāk tad arī ir tie industriālie. Un tad nāk tie vidējie mazie,
kuri arī tā skaitā ir lielie un industriāli digitalizēti, teiksim, tā varbūt. Ja? Un, 0,5 jau tas ir. Tie lielie uzņēmumi. Jā, bet tad tas nozīmē, ja tu saki 1000, 1500, tad viņi ir ap 10, varbūt bišķi zem. Jā. Uz rokas pirkstiem skaitā. Jā. Tā tas ir. Bet labā lieta ir tā, ka jebkurā gadījumā šie uzņēmumi viņi jau ir Latvijas mērogā. Jā, viņi ir reģionos un neobligāti tas viss koncentrējas tikai ap Rīgu. Un, man liekas, tā ir tā labā lieta šai nozarei. Mēs esam plašumā, mēs esam Latvijā vispār klātesoši. Novados, kopienās. Bieži tāds faktiski varbūt reģionā lielākais pat darba devējs. Jā, ja ne tieši sektorā. Varbūt mēbeļu nozara kā tāda, bet kokapstrāde mēs jau zinām vispār Latvijā. Latvijas kartu pārklāja diezgan labi. Un, Labi, pēc lieluma mēs varam paskatīties uz tiem uzņēmumiem, bet droši vien, ka tas jau neko neizsaka vairumam cilvēku. Viņš ir liels, mazs vidējs. Ko īsti mēs ražojam Latvijā? Kā tie produkti varbūt sadalās pa kaut kādām kategorijām? Asociācijā, piemēram, arī mums ir biedri. Un es teiktu, ka viņi katrs ir absolūti individuāli. Un tas ir arī tā interesantā sadaļa. Atbildot, ko ražojam, visu ražojam. Ko vajag? Ja? Šeit tā koka sadaļa varbūt ir mazāk, bet mīkstās mēbeles kā tādas, kā sadaļa arī ir daļa no mēbeļu nozares. Ja? Varbūt liekas, ka tur ir tikai 10% koka, ja? Bet tā ir ārkārtīgi nozīmīga sadaļa, jo tā veido konstrukciju. Bez viņas nav iespējams uz kuras tas pārējais viss dizains un smukums turās. Ja? Tā kā tās nišas un virziena apakšnozares ir ļoti dažādas. Mēs ražojam mēbeles, kas ir skapji, plaukti, gultas, krēsli. Mēs ražojam mājsaimniecībām, mēs ražojam birojiem. Un tās atkal ir divas dažādas tādas lietas, jo tur atkal ir vajadzīgs piedomāt pie tā, kāda ir tās mēbeles, izturība, nespēja un arī kaut kāds varbūt specifisks dizains. Mums ir ražotāji, kas ražo arī priekš lidostām mēbeles. Mums ir ražotāji, kas ražo priekš jahtām, priekš kruīzu kuģiem, priekš viesnīcām, koncertu zālēm un tā tālāk un tā joprojām. Un tas sabiedriskais sektors atkal. Jā. Un tie virzieni, tas ir dikti raips, ir tas piedāvājums, ko mēs varam. Un tas nāk caur to, ka gadu gaitā mūsu uzņēmēji ir izkopuši kaut kādas savas prasmes, zināšanas, un vai viņi ir vienā vai otrā nozarē, teiksim, mīksto mēbeļu ražošana vai korpusu mēbeļu ražošana vai varbūt ļoti specifiski liekti līmētu, nevis masīvu koku, bet liekti līmētu masīvu koku, teiksim, mēbeles. Ja? Tās ir atkal tādas specifiskas nišas, kurām nākus līdz kaut kāda tehnoloģija, kas ir bijis kaut kad vienai lielai daļai 90. gados kaut kādas iespējas, ko viņi ir izmantojuši, un tādā veidā viņi ir nonākuši tieši kaut kādā specifiskā apakšsegmentā. Un tās nav tā, ka mēbeļu ražotājs var lēkāt tagad no viena segmenta uz otru. Tās ir tās individuālās mazās galdniecības, kuras var tā kā specializēties un izkopt kaut kādas, teiksim, jo māju vajag apmēblēt visu. Jā. Vajag uztaisīsim krēslu, uztaisīsim virtuvi un tur jebko. Bet tas nenozīmē, ka mazā galdniecība tāpēc var ražot liekt līmētus krēslus. Tas nenozīmē, ka tas, kurš ražo labus un kvalitatīvus matračus, tagad, ja viņš to nedara, bet teiksim, citu vēl kaut kādu atsevišķu nišu meklēt ir atkal sarežģītāk, jo tās ir tās tehnoloģijas, tie ir tie cilvēki un tās prasmes, kas ir uzņēmumā gadu gaitā akumulētas, izveidotas, izkoptas. Un man liekas, ka pats vēl jaudīgākais, kas tagad ir tas, kad ienāk šis ka mēs jau piedāvājam servisu, mēs eksportējam praktiski jau šīs zināšanas. Un turpat nav vairs tik ļoti varbūt stāsts, ko mēs ražojam, ja, bet tieši tās mūsu zināšanas, kompetences. Pastāsti lūdzu tagad par eksportu, jo tas ir tāds, ļoti svarīgs ne tikai mēbeļu nozarei, tas ir tautsaimniecībai vispār. Ar eksportu pie mums nāk valstī iekšā nauda, kas savukārt dod iespēju daudziem ne tikai mēbeļu ražošanas uzņēmumu pārstāvjiem, bet arī visam apkārtējam klasterim nopelnīt un beigās nopirkt mēbeles savai mājai. Par to, ko mēs te Latvijā pērkam mazliet vēlāk, bet Ieva, jā, eksports. Tu saki pārdot zināšanas, paskaidro, kā tu to saproti?
Jā, principā vispirms jau proporcija apmēram ir kā kurā uzņēmumā, cik daudz ir tā eksporta sadaļa. Ja? Bet lielākoties mazi vidēji uzņēmumi un lielie uzņēmumi, īpaši lielie, 80% ir eksports. Kas ir lieliski, kas ir izcili. Jo tas nozīmē to, ka mēs spējam, protams, radīt to vērtību, kas kādam kaut kur ir vajadzīga, un mums par to spēj samaksāt. Un man liekas, ka tas ir tieši tas, kas mums ir jāizmanto. Un atkal jau, jo veiksmīgāks, jo attīstītāks, jo inovatīvāks, jaunas iekārtas, kaut kādas iespējas, tehnoloģijas, jo vairāk un labāk var piedāvāt šo te klientu servisu. Klientu serviss mūsdienās jau nozīmē to, ka ir digitalizēti procesi, kā tu vispār veido savu, preču pakalpojumu katalogu. Ka tavs klients var atnākt attālināti platformā X un izlasīt un atlasīt visu. Viņam ir savs vēsturiskais katalogs. Uzņēmumi šobrīd jau ļoti daudz uzglabā datus un informāciju par to, kas ir tas, ko viņi piedāvā. Viņiem nav jāmeklē tur kaut kādās papīru kaudzēs vai kaut kur, kad viņš kam ko ir realizējis. Viņam jau ir digitalizēts process, viņš var pat jau nonākt līdz tam, ka spēj sakalkulēt pat roku darbu līdz tai izmaksai, lai piedāvātu labāko cenu iespējamo. Tā ir viena maza sadaļa no tā, ko var eksportēt. Nākamais, piemēram, mums ir uzņēmumi, kuros ir lielisks piemērs, kā dāņu dizaina zīmoliem var piedāvāt tieši dizainētu pašu sadarbības procesu. Jo, mēs daudz runājam par dizainu domāšanu, bet mēs kaut kā bieži vien abstrahējamies uz kaut kādu vienu novirzienu vai apakšsadaļu. Bet tad, kad es sāku domāt un skatīties uz tiem uzņēmumiem, kā viņi strādā, es pilnīgi redzu, ka viņi ir atstrādājuši, izstrādājuši to, kā viņi sadarbojas ar to klientu, līdz pilnīgi niansēm, kā viņi komunicē, kā viņi nokomunicē ar darbiniekiem, visas tās vajadzības specifiskās. Jo mēbeli tas nav īsti tā, ka tu sazāģēji to, noliki tur, aizvedi tur, viss. Tur nāk klāt ārkārtīgi daudz tās izpratnes, un īpaši jau arī ar zīmoliem strādājot par to, ko viņi sagaida no tās konkrētās lietas, lai viņi tad beigu galā varētu paprasīt to cenu, ko maksā dizaina mēbele. Un tā augstā pievienotā vērtība, viņa tik ārkārtīgi ir, tur tas pienesums ar to domāšanu. Un tas ir tas mūsu zināšanas un kompetences, kā mēs vispār, protams, strādāt ar pasaules klases zīmoliem vispār. Tas nenāk vienkārši vienā dienā vai tāpat vien. Es domāju gan, jo, ja es pareizi saprotu, tad strādāt ar zīmolu, tas nozīmē to, ka kāds, kurš ir jau iekarojis savu vietu Eiropas un varbūt visas pasaules tirgū, izvēlas Latviju un Latvijas ražotāju, tāpēc, ka uztic šeit kvalitātei, uztic to cilvēku darbam, bet mūsu uzņēmums tomēr ir pakalpojums sniedzējs, nevis sava produkta gala pārdevējs uz to mājsaimniecību, kas tur beigās ir tā laimīgā ieguvēja. Zin kā, tie sadarbības modeļi ir ļoti dažādi. Reizēm ir pat tādi mūsu ražotāji, kas piegādā līdz durvīm. Tā kā tur tas viss ir atkarīgs no attiecību jautājums. Kā tas ir sakārtots, kādi ir šie sadarbības līgumi, prasības savstarpēji, kas ir jāievēro. Jo es zinu, ka mums ir dārza mēbeļu ražotāji, kur pilnībā piegādā gan plašās tīklu ķēdēs, kas ir līdzīgi kā mums šeit Latvijā arī ir tīkli, kas tātad dažādas gan maisaimniecības, gan tehniskas lietas tirgo un izplata. Un tad caur šādiem tīkliem daudzos citos tirgos mēs varam nonākt. Kas nevienmēr ir varbūt ar to labāko cenu, jā, ok, bet tas pārklājums un tas apjoms ir iespējams. Un tie tirgi ir lieli. Francija, Vācija ilgadēji ārkārtīgi liels un nozīmīgs tirgus ir bijis mums eksportā. Es jau Dāniju pieminēju, Skandināvijas valstis, Lietuva, Igaunija, tāpat tās arī. Tā kā tās iespējas ir ļoti daudz. Vienīgi, protams, mēbeļu bizness nav nekāda vienkāršā lieta. Ja kāds
tā pamostās un es tagad būšu mēbeļu biznesā, tad tur varbūt kaut kur ir daļa ilūzijas, daļa sapņa, bet tas ir baigais darbs. Ar to, protams, ka ir jārēķinās. Bet tie augļi un tie rezultāti dabīgi arī nāk. Kas ir tālākās vietas, uz kurām aizceļo mūsu mēbeles? Ir Indijās, ir Amerika pati sevi, bez šaubām, un tas pat ir arī, arī atkal jau kā paskatās. Jā, viena lieta, ka mēs aizsūtam uz Dāniju un Dāņi aizsūt uz Ameriku. Mēs varbūt neesam patieši aizveduši paši uz Ameriku, bet Amerikā, Austrālija, Indija, Abu Dabi un dažādi absolūti principā atkarīgs no tiem sadarbības modeļiem. Vai mūsu uzņēmumi paši patiešo ir ļoti ieinteresēti eksportēt, teiksim, uz Indiju vai uz Āfriku un tam līdzīgi? Diskutabli, jo tur ir arī diezgan īstenībā tādi nopietni sarežģīti jautājumi loģistika. Ko nozīmē vispār aizvest mēbeli konteineros, ilgus mēnešus stāvēt, teiksim, slēgtā konteinerā un kā to mēbeli ietekmē, piemēram, apstākļi? Klimatiskie, es domāju, tur karstums, augstums, kā tur viss svārstās tajā garajā periodā, piemēram. Un nevienmēr ražotājiem tas ir tāds komforts, kādā viņš var strādāt, jo tas paģēr uzreiz, kāda tad tā prece galā nonāk. Jo mēs esam pieraduši, kad kur mēs pasūtam un no Āzijas mums nedēļas laikā atnāk, ja? Bet tā ir tāda ilūzija, jo skaidrs, ka tās ir kaut kādas noliktavas jau Eiropā, ja? Bet, ja mēs gribam no Āzijas mēbeli vai vēl kaut ko, nevajag labāk vietējo. Protams. Bet otrādāk, ja mēs gribam aizvest, tad tas nevienmēr ir viegls ceļš. Jā. Līdz ar to atkal tur ir zināšanas, tur ir kaut kāda pieredze. Mums ir, es teiktu, gadu gaitā jau ir ārkārtīgi viedi mūsu tie uzņēmēji. Viņi jau neskaitāms pudus sāls ir izēduši, un viņi zina jau kaut cik, kas ir tas, kur viņi vispār grib būt. Jo tad, kad mēs runājam jaunu tirgu meklēšana un tam līdzīgi, tas nemaz nenozīmē, ka tas nāk tā, baigi viegli un ne visās produktu nišās tas der. Ja? Es pieminēju varbūt, piemēram, to kruīzu kuģi. Ja? Mums ir mēbeļu ražotāji, kas sadarbojas ar Igauniem, kur tiek attransportēts kuģis, tiek sakomplektēts, uzstādīts, un tad tas beigās nonāk Karību jūrā šis te kuģis apmēbelētais. Ja? Un tas ir cik tālu. Ja? Mums ir, protams, stāsti, kad mūsu, piemēram, galdniecības, ja tie, kas strādā šajās te interjera nišās, ka viņi uzražo Latvijā, viņi samontē, apskatās, kā viss izskatās. Tad viņi atkal izjauc, vai daļēji izjauc, un tad viņi ved, piemēram, uz Miami. Ja? Tur atkal viņi brauc un uz vietas viņi montē. Un pārbauda un pārliecinās, ka tā ir tā kvalitāte. Tas klients ir ļoti dažāds. Tur, es saku, tā nozare ir tik ārkārtīgi interesanti tieši tāpēc, ka tur unificēt kaut ko ir ļoti grūti un pat nav vajadzīgs arī īsti. Jo tur ir tas brīnums tajā, ka katrs viņi atrod savu to, saku, tas klientu servis, tas biznesa modelis ir ārkārtīgi riņķī par un ap attiecībām. Es esmu redzējis, ka vairāk uzņēmumu pēdējā laikā tieši ļoti investē pārdošanas daļā un ļoti specifiski uz atsevišķiem tirgiem. Tad cilvēkam ir jāzina valoda, kā ar vietējo runāt. Jā. Un vēl dažādi šādi tādi aspekti, ka tomēr kultūra atšķirības, kaut kādas vēl citas nianses. Tā kā es varu tikai apbrīnot īstenībā ražotājus. Tu man pārsteidz ar to Miami, jo es sāku domāt, tomēr, jā, labi, tas ir pilnīgi cits kontinents. Tā ir Amerika, kur patiesībā droši vien nevarētu teikt, ka ražošana nebūtu attīstīta. Kas tad ir tas, ar ko mēs spējam nošarmēt amerikāņus, lai viņi būtu gatavi, kad cilvēki ved no Latvijas un uz vietas montē pie viņiem unikāli izstrādātu mēbeļu komplektu? Vai tā ir tikai cena? Droši vien, ka nē, bet arī cenai noteikti tur ir kaut kāda loma. Man liekas, mūsu tie uzņēmēji vai tieši tie, kas strādā tādā kā nišā, teiksim, tā ir atkal tāda atsevišķa niša tomēr ar interjeriem darboties. Un,
Tur ir ļoti, ļoti nozīmīgi, kur viņi ir bijuši pareizā vietā, pareizā laikā. Jo tas nav tā, ka tu vari dārgā būvobjektā tikt pie kāda konkrēta interjera dizainera, ja tu neesi izveidojis. Tomēr pirms tam izdarīs kaut kādas mājas darbus. Protams, internetā atrast telefonu piezīmi. Man tie mēbeles no Latvijas, es varētu atvest jums. Jā, tā kā tas tur ir tie priekšdarbi. Bet teiksim, man liekas, ka atkal jau atgriežoties pie tām mūsu prasmēm un kompetencēm, tas, ko mūsu cilvēki izkopja. Un individuālajos risinājumos dabīgi, ka tur ir tas roku pieskāriens, bez tā tur nevar iztikt. Tur ir savs redzējums, tas ir runa par attieksmēm vispār. Arī kā tādām, kas ir nozīmīgas biznesā. Un tās arī ir tās, par kurām maksā. Jo Amerikā interjeri ir ļoti dažādi. Ja paskatās vai kaut kādus šovus vai teiksim, ir arī man zināmi cilvēki, kas strādā interjerā Amerikā. Un tur ir reizēm tā, ka viņi paņem vislētāko karkasu, neminēšu no kādiem uzņēmumiem, un tad viņi mēģina to apdarīt ar kaut kādiem dārgākiem izējuma materiāliem, kas izskatās dārgāk, high-end, tas saucamais tirgus. Ja? Un ļoti bieži ir tā, ka tur tā kvalitāte klibo. Izskatās skaisti, bet ilgi nepasēdēs. No attāluma izskatās skaisti. Un mums ir tas, ka šajos dārgajos un augstvērtīgajos interjeros, ja mūsu uzņēmumi tiek pārstāvībā, tas ir tieši tās rūpības un attieksmes dēļ, kas ir ārkārtīgi nozīmīgās cilvēcīgās kvalitātes vispār mums dzīvē, vai ne? Protams. Bet izrādās, ka tajā vēl ir arī nauda. Un man liekas, ka tas ir tik īpaši, ka mēs spējam to monetizēt, pārdot arī, vai ne? Un es ārkārtīgi varu tiešām lepoties ar jebkuriem tādiem projektiem. Miami jau tikai viens piemērs. Vai Protams. Tas ir Abu Dabī vai Miami, tas nav nozīmes. Vienkārši tās starpkultūra varbūt atšķirības, kas kuram vairāk svarīgs vai kādi konkrēti elementi dizainā ir nozīmīgi un tā tālāk. Bet tur atkal ir tas mūsu prasmes ar dažādiem materiāliem. Tas, ka mēs esam Latvijā, tas jau nenozīmē, ka mēs strādājam tikai ar piedi, bērzu. Mēs strādājam ar ārkārtīgi dažādām koku sugām. Mēs strādājam ar tekstiliem, mēs strādājam ar metālu, mēs strādājam ar organiskiem stikliem, mēs strādājam ar akmens virsmām. Jebko, ko var iedomāties, jā, un marmori. Varbūt nav tik populāri, ir tie, kas, teiksim, dienvidu valstīs ar to vairāk strādā, bet tas nenozīmē, ka mūsējā to nevar izpildīt, realizēt uz vietas. Tā kā ļoti, ļoti dažādi. Es saprotu, un droši vien, ka to tā vienā vārdā varētu nosaukt, ka mēbeļu ražošana pilnīgi noteikti nav vienas nozars jautājums. Tas ir daudzu dažādu nozaru miedarbība, kura prasa arī uz Latvijā uz vietas, tomēr šo nevienpatību un komunikāciju, attiecības un vispārējo, ko tas pavelk līdzi. Bet tu diezgan bieži piemini vārdu dizains, dizaina domāšana. Es saprotu, ka, protams, tie, kas nāk pie mums kā zīmoli, viņi nāk ar savu dizainu. Bet cik spēcīgs, tavuprāt, ir dizains Latvijā? Cik spēcīga ir dizaina izglītība, ko var iegūt Latvijā, lai varētu mūsu mēbelēm piešķirt kaut kādu unikālu iezīmi? Cik spēcīgs? Šobrīd varbūt mēbeļu nozarē mums ir stipri pie kā augt. Un ir kaut kādas varbūt sabiedrībā vai varbūt jauniešos reizēm ilūzijas, ka es māku zīmēt, man tur patīk interjeri un es būšu dizainers. Un interjeru dizainers tas ir viens, rūpnieciskā dizainers tas ir pavisam vēl kaut kas cits. Un mēbeles ir kaut kāda tāda lieta, kas vairāk tuvinās tomēr ne tai mākslai, bet tomēr tai rūpnieciskai ražošanai. Un mums ir vajadzīgs droši vien gan tas, un mums var būt cilvēki
dažādi, kā, piemēram, Straupa, kas ir radījis ārkārtīgi skaistu skapi, Skarabējs, jā. Bet Viņš viņu pārdeva beigās? Es nezinu, tas ir labs jautājums. Neesmu pamanījis, bet es pat drīzāk kaut kur ceru, ka nepārdeva, ka tas paliek kā kultūra mantojums. Jā, tomēr, protams. Ja jūs varbūt zināt, ierakstiet Facebook komentārā. Būs prieks uzzināt. Jā. Un tas ir tāds, viens piemērs, protams, jā, bet mums ir Aldis Circens, kas ir tomēr rūpnieciskajā dizainā savukārt atkal kaut kādas lietas un arī konkursos piedalījies un gūs atzinības un tādas. Bet man liekas, ka, lai mēs būtu stipri, tā kā dizainā, jo mēs neaizskriesim pa priekšu tur Dānijai vai Skandināviem, kam ir savi dizaineri, mēs varam gudri atrast veidus, kā ar viņiem sadarboties un saslēgt līgumus vai pasūtīt viņu dizainus, lai ražotu. Un mums ir tādi uzņēmēji, kas ražo, piemēram, dārza mēbeļu ražotājs Ekju ir pasūtījis skandināvu dizainus un nordiku dizainus, tieši tirgiem. Jo Eiropai patīk nordiku dizainu, skandināvu dizaini, teiksim, ja? Un viņi tātad ir pasūtījuši, un viņi ar savu zīmolu iet tirgū. Ja? Tā kā arī tāds biznesa modelis var būt, bet, lai atgriežoties pie tā, lai tas dizains būtu stiprs, man liekas, ka ļoti nozīmīgi mums ir tiem jauniešiem vai tiem topošajiem dizaineriem, un reizēm viņi nāk caur arhitektu pusi iekšā tajā visā. Jā. Caur arhitektūru varbūt ienākot, tur ir tā inženieriskā domāšana, tur ir matemātika, ģeometrija, tur ir viss. Jo tu nevari uzdizainēt to, ko tu nesaproti, kā tas dzīvo, kā tas funkcionē un vai tas turās uz tām divām kājām. Jā, var uztaisīt krēslu arī uz vienas kājas, bet tomēr tur ir jābūt kaut kādai aizmugurei tam visam, kaut kādam zināšanām arī. Jā. Tas ir viens un otrs jau var uztaisīt dizainu, bet ja viņš ir ārkārtīgi grūti introducējams, ražošanas līnijā vai procesā, tas beigās izmaksā tik dārgi vai ir tik tehnoloģiski apgrūtinoši, ka to vienkārši nemaz nevar izdarīt. Jā, un tas ir tā otrs tas virziens, ko man liekas, ka mēs tiešām varam kļūt stipri tikai tad, ja mēs izprotam šos te procesus, kā vispār rūpnieciskā ražošana notiek. Jo esmu bijusi arī dažādos konkursos, hackatonos piedalījusies, kur ir šīs idejas, ir šīs it kā kreatīvās pieejas un tā tālāk, kas viss ir vajadzīgs un kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un tāpat laikā, ja nav šīs kompetences tai pašā cilvēkā, kurš to dizainu grib darīt, tad ļoti iespējams, ka ir jāmeklē kaut kāds tas mentorings vai tieši atbalsts no tā cilvēka, kas pārzina šo rūpniecisko, vai sadarbība, attiecības. Un jāmeklē tie ceļi, vai to var vai nevar radīt. Jo pat no tās pašas Dānijas man ir nākuši pieprasījumi viņi meklē uzņēmumus, kas varētu ražot vienu vai otru mēbeli. Un tur reizēm nāk tādi, pat no Dānijas nāk dizaini, kas ir ļoti futuristiski, teiksim tā, un no tehnoloģiju viedokļa viņi vienkārši neatmaksājās. Un tu vari radīt to dizainu, tu vari gribēt to labo domu, un tu vari gribēt to darīt no koka, bet reizēm varbūt labāk dari tad tu to no plastmasas, jo no koka nevajag kaut ko tādu mēģināt izdarīt. Jo ir kaut kādas klasiskas vērtības, kuras kokam ir tādas saprotams, ko tu ar to materiālu dari. Mēs esam studijā, kas atrodas faktiski blakus telpā, tādai izstādē iepazīsties koks. Gan jau kāds varbūt arī no skatītājiem ir bijis, varbūt pat bērnībā, nesen ar klasi. Bet tur ir paraugi, piemēri 3D printētiem izstrādājumiem, starp citu no celulozes šķiedras ar principā pilnīgi ekoloģisku šo te saistvielu, kas paver to domāšanu par to, kāda varētu būt koka mēbele, kādā pilnīgi citā dimensijā. Kā tu redzi šādai pieejai nākotni un cik tas varētu iekarot kaut kādas tirgus nišas? Droši vien izspiežot kaut kādā brīdī varbūt tur plastikāta izstrādājums, bet tomēr varbūt radot kaut kādu pavisam jaunu un vēl nebijušu piegājienu tam, kā mēs vispār skatāmies uz to mēbeli.
Jā, droši vien, ka būs pieprasījums, būs piedāvājums, vai arī būs kaut kāda atbalsta sistēma. Un, man liekas, ka tas, uz ko mēs, man liekas, bet es zinu, ka mēs ejam jau starptautiski tomēr uz to lietu, ka mēbelē agrāk vai vēlāk ir jābūt izjaucamai pa detaļām, reizinātājos, un jāsaprot, ko to ar viņu varēs iesākt. Tas ir tas aprits cikls un zaļais kurs un visus, ko mēs ejam. Un, ja ir atbalsta sistēma, un ne obligāti Latvijā, bet Eiropā, tad skaidrs, ka tur var parādīties ļoti dažādas inovācijas, kompozīti materiāli, un ja ir pētījumi par šo materiālu izturību un tā tālāk, tad ļoti daudz ko droši vien var darīt. Jo, piemēram, arī tekstīlijās un tajā industrijā ienāk pārstrādāto PET pudeļu materiāli un paklāji, gan aizskari, teiksim. Un tur arī ir kaut kādas zināšanas, kaut kādas kompetences aiz tā, kāpēc to dara un kurās valstīs ir tehnoloģijas, lai to izdarītu. Un mums arī Latvijā jau ir tāda, ka šīs pudeles spēj čipēt, sagriezt, teikt, smalkāk un tad jau eksportēt prom, kur pat tikai pudeles. Es saprotu, ka Kronospan pērk arī un pārstrādā savā skaidru plākšņu rūpnīcā mēbeles faktiski, plāksnes no lietotiem produktiem. Jā, viņi tādas lietas piedāvā, varbūt ne gluži mēbeles, jo tur atkal jau ar ko viņas tur ir apstrādātas. Protams, jā. Bet es pat varbūt neietu tādās niansēs. Tur es aicinātu viņus par to padalīties, bet es noteikti zinu, ka mūsu ražotāji, tie, kas ražo no plātņu mēbelēm un iepērk savukārt no viņiem, viņi jau ņem pretī šādus materiālus, kas ir izgājuši jau kaut kādu dzīves ciklu, un tas ar vienu sāk parādīties. Tie materiāli ļoti dažādi. Metāls jau vispār, par to mēs vispār vairs nerunājam. Tas jau ir pārkausēts neskaitāmās reizēs, un mēs pat nevaram izsekot līdz galam, kur viņš bija skrūvē Āfrikā un kur viņš tagad ir, Eņģē, Dānijā, durvīs vai vēl kaut kas. Vajadzētu izsekot, bet tas zaļais kurs un viss tas, viņš pamazām velk līdzi kaut kādas idejas un, protams, kaut kādas jaunas inovācijas vai tam līdzīgi, bet dabīgi, ka tam ir jābūt ar kaut kādu jēgpilnību un kaut kādu ekonomisku pamatotību. Tas nevar būt atkal kaut kas ārkārtīgi futuristisks. Tur ir jābūt atbalsta sistēmai, kā es teicu. Ja tev ir iespēja iegūt šo otrais pārstrādāto plātni, tad tu no tās vari ražot un par adekvātu cenu. Ja tev ir iespēja iegūt tekstīliju arī no otrais pārstrādāta, tad tu to vari. Vai kompozīta materiāls, kā tu pieminēji, jau vai ķīmiski dziļāk pārstrādāts, teiksim, protams, droši vien. Un tas var būt jebkas tajā mēbelē, furnitūra, kājiņu paliknītes vai kas, un tu pat vari nezināt, ka tam ir tāds dzīves cikls. Bet tas viss jau notiek, vienkārši tam ir kaut kāda inerce un tas, ko tirgus prasa. Un dažreiz mums liekas, ka mēs gribam kaut kādas tādas ļoti inovatīvas lietas ieviest, bet tas tirgus jau vēl nav gatavs. Vai tas cilvēks, tas pircējs nav gatavs. Viņš vēl tā kā pat viņš grib kārtīgi īstu mantu, masīvu koku mēbeli joprojām. Un neobligāti tā ir tāda high-tech pārstrādāta materiāla mēbele. Man liekas, ka mēs uz to vēl ejam. Un mēs savukārt esam nogājuši tādu ceļu, ka no Miami līdz aprites ekonomikai un 3D printētam kokam līdz tam vienkāršajam cilvēkam, kurš grib mēbeli. Cilvēks grib mēbeli. Un tad ir tas Latvijas cilvēks, un ko grib Latvijas cilvēks? Ko viņš grib un ko viņš pērk no tiem, kas mums šeit ir vietējie ražotāji? Tur atkal ir tā nozares duālā, dažādā daba. Jo vietējā tirgu visbiežāk cilvēkam vajag kaut ko vienu. Viņam vajag varbūt 6 krēslus ap ēdamu galdu, varbūt ēdamu galdu. Un reizēm ir ģimenes, kurām ir pavisam viens galdiņš ar 2 krēsliem. Un tas ir tik ārkārtīgi normāli. Un katram ir tās savas dažādās vajadzības. Bet, protams, ka ir tās lielās kategorijas. Visiem vajag kaut kur gulēt, visiem kaut kādu nebūtu virtuvi vajag, un kaut kur nebūtu uzglabāt drēbes vai pie kāda galda mācīties vai strādāt. Tādas pamatlietas.
Bet visbiežāk jau ir tā, ka vai nu tev kaut kas saplīst, vai arī un tas nav labojams, vai arī, protams, ir arī tā, ka tev vairs nepatīk tas dizains, un tad tu gribi kaut ko jaunu un svaigu un iedvesmojošu. Un tie motīvi, kāpēc Latvijā kāds kaut ko pērk, atkal ir ļoti dažādi, vai ne? Jo katrs dzīvo savu to dažādo dzīvi. Vai visiem viss ir pieejams? Tas ir nākamais jautājums. Jo mums ir ļoti dažādas iespējas iegādāties Rīgā vairāk reģionos, kā nu kuros, vairāk vai mazāk iespējas iegādāties. Protams, ar vienu parādās internetu veikali, kuros var kaut ko iegādāties, bet, zinot mākslīgā intelekta pienesumu, jābūt ir gana uzmanīgiem, lai tomēr aiz tā, ka ir šī mašīna tulkošana latviešu valodā, nepadomāt, ka tas ir vietējais, bet tas ir izrādās tomēr Ķīna, Āzija un vēl kaut kur. Jā. Tā kā tur ir ļoti jādomā līdzi, un man liekas, ka būtiski ir tas, ka mēs varam Latvijā atrast to piedāvājumu, bet tas, protams, prasa to izziņas ceļu, kur tādas ātras atbildes vai formulas meklēt tur, atrast tur nav, jo mēs esam ļoti dažādi cilvēki, un katram tiešām vajag kaut ko savu. Vai varbūt, es pats sev uzdodu jautājumus, vai varbūt vajadzētu tādu unificētu vietu? Iespējams, bet, mums ir, man liekas, ka rudenī viņi katru gadu notiek Ķipselā ir mēbeļu izstāde, piemēram. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies to dalībnieku skaitu, tas galīgi nereprezentē, man liekas, Latvijas mēbeļu industriju. Līdz ar to tur arī ir zināms tomēr ierobežojums tādā izvēlē. Klau, tu par tām Ķīnas mēbelēm, un es tagad domāju, kā ir. Tomēr pēdējos gados, varbūt, ka tu esi skatījusies statistiku, importa apjoms un vietējā tirgu vietējo mēbeļu pārdošanas apjoms, viņi kaut kā, es gribētu teikt, varbūt viens aug, otrs samazinās. Labā ziņa ir tā, ka vietējais tirgus mūsu ražotājiem aug. Okay, ļoti lēnām. Ļoti varbūt arī mirkļiem tā cikliski, bet ir ar tādu pieaugumu, jo man liekas, ka mēs tiešām kaut kur to patriotismu tomēr izjūtam mirkļos, un cilvēki arī arvien vairāk jau ir iemācījušies, jau pieredzējuši. Tu vienreiz nopērci kaut ko lētāku, ko tu tā kā vari it kā atļauties, bet viņš tev saplīst, un tad tu maksā divreiz. Kaut kādas tādas lietas, jo arī remonts galu galā maksā naudu, tā kā, un nebūt ne mazāko, ja tu pats neproti, ja tev nav pašam prasmes salabot. Tā kā es domāju, ka tā ir tā labā ziņa. Tas, ka imports mums ir, būs pieprasījums, būs tirgus, vai ne? Un varbūt, ka tas pat arī nav slikti, tā vienkārši ir. Kaut kāda konkurence jau vajag, protams. Kaut kāda konkurence vajag, jo interjeru tirgu, kas ir tieši, kas pasūta varbūt interjeru dizains vai kā, diezgan populāri, piemēram, itāļu mēbeles. Tas tā kā bija iegājies tā kā Šveices pulkstenis vai kaut kādas tādas lietas, tā bija tā itāļu mēbeles. Bet mēs jau, ja tā paskatītos godīgi, tās itāļu mēbeles ir ražotas Ķīnā diezgan bieži. Un tad ir tāds bišķiņ aburtais loks, tu it kā gribi to itāļu dizainu, bet, ja tu zini to vietējo ražotāju, kurš ražo arī tur, teiksim, mīkstās mēbeles, tad viņam jau tās prasmes un tās iemaņas jau ir, un viņš prot radīt sajūtu par itāļu dizainu, ja vien tas ir joprojām kādam trendā un aktuāls. Tagad jau tas ir nomainījies uz to skandināvu stilu, vai ne, interjerā. Bet visu laiku viss tā plūst un mainās, un mūsējie ir tik fleksibli un elastīgi, viņi tā pielāgojās tām situācijām. Bet man ļoti patīk tas, ka tu pieminēji to patriotismu. Un te es varbūt arī savu komentāru gribēju iedot, jo jāsaprot jau viens, ne jau tikai patriotisms, ka tu nopērc no vietējā, un tāpēc vietējiem ir darbs, un vispārējais ir tas patriotisma elements. Mēs tomēr esam tādā kaut kādā vienā ekonomiskā sistēmā ar daudzām citām valstīm, saucas Eiropas Savienība. Un mēs esam gadu gaitā radījuši tomēr zināmus standartus un normas kaut kādiem ražošanas procesiem, attieksmē pret saviem darbiniekiem, investīcijām un visam pārējiem, kas tomēr, protams, padara produktu vienu vai otru, tā skaitā mēbeli, dārgāku nekā, piemēram, tas pats Ķīnas piedāvājums. Bet tad jau ir jāpaskatās, kas ir tajā Ķīnas pusē attiecībā pret
vides standartiem ražošanā, attiecībā pret cilvēktiesībām un darba stundām un visiem pārējiem labumiem, kas ir, teiksim, tiem, kas strādā pie tā darba galda. Un tad liekas mazliet ļoti dīvaini, ka mēs ar ļoti tādu lielu, dziļu, tādu, kā lai saka, pat ne pienākumu, bet tādu, sajūtu, ka mums tas pienākas, pieprasam visas šīs te vērtības, lai tiktu ievērotas Latvijā un Eiropā, bet tajā pašā laikā esam ļoti tādi viegli izvēlē par labu Ķīnas produktam, kurš ir tur pa 10-15% lētāks. Es mazliet sauktu par tādu dualismu. Jā, tā ir arī tā cilvēka duālā daba, jā. Un nevar jau daudz ko pārmest. Mēs esam diezgan ilgus gadus dzīvojuši kaut kādā tomēr lielā atkarībā no citām valstīm, ja? Un ietekmēm. Un tā nabadzība jau savā laikā bija ārkārtīgi liela. Un tas, ko tagad sauc par aprits ekonomiku vai dzīves ciklu, mums tā bija jau sen norma. Ja? Mums lietota mēbele bija absolūta norma. Tas nebija nekas jauns. Tu salabo, dzīvo tālāk. Vai tu atdod kādam citam bērnu gultiņu mantojumā un tā tālāk. Un mēs pat joprojām to darām, jo tas ir sirsnīgi un atbalstoši. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka tik, cik tev vajag, tik tev vajag. Tu pēc tam pēc jau nākamo gultiņu, jo tie bērni tā kā aug. Un tā tas viss tā veidojas, un mums tas jau varbūt ir bijis norma, ja, bet tā patriotisma nots un tā izšķiršanās, vai mēs pērkam vietējā ražotāja radīto vai to importu, kur tā atšķirība cenā reizēm tiešām varbūt, viņi ir, jā. Un, protams, ka Latvijā mums ir ārkārtīgi daudz varbūt cilvēku un ģimenes, kas nevar līdz galam varbūt atļauties vienu vai otru dārgāku lietu. Tajā brīdī, kad viņiem tieši to vajag. Jo tad, kad tev vajag, tad varbūt tu neesi paspējis sakrāt. Tā kā mēs kādreiz pūru krājām, ja? vai latviešu tautas starp. Tu nevari varbūt normāli arī tā nopirkt. Tā vienā dienā. Tā ir tāda ilgtermiņa investīcija, ja tu esi izlēmis, ka tu gribi sev tautas starp. Un pareizu, kārtīgu, tā kā tam būtu pareizībā jābūt. Ja? Īsto kreklu tam savam novadam un tā tālāk. Un ar mēbelēm vai kaut kādām tādām lietām ir ļoti līdzīgi. Es nezinu, varbūt jaunieši ne līdz galam grib mēbeli mantojumā šobrīd, ja? Bet tā mēbele, kur tu esi nopircis par dārgāku cenu un šai aprites ekonomikas ietverā, tu viņu pēc tam vari pārdot. Tu viņu vari upgradeot, padarīt dažu savādāku dizainu, un tu viņam vari pievienot savu vērtību. Mēbele kā investīcija. Tā ir investīcija, tieši tā. Un mēs jau reizēm redzam, ka to savu nekustamo īpašumu pārdodot vai tam līdzīgi, mēs to pievienoto vērtību arī veidojam ar šīm mēbelēm, kas tai mājā paliek. Protams. Ļoti bieži kopā ar visu to interjeru un stilu. Un tad, protams, tas aicinājums ir, reizēm varbūt tomēr meklēt kaut kādus risinājumus, kā mēs varam izvēlēties vietējo, jo es tā uzskatu, ka katram ir jāspēj kaut kā nopelnīt. Tam cilvēkam, kas tur pieliek to roku pieskārienu, viņam jānopelna tā godīgā alga. Jo viņš pieskaras turpat, kur mēs pieskaramies. Galda virsmai. Jā. Tad tā ir atkal kaut kāds tāds attiecību jautājums, kas ir, kā tu cieni, kā tu vērtē to citu cilvēku darbu arī. Un man liekas, ka pateikties ar kaut kādu naudas vienību, tas ir tik normāli. Protams. Galvenais, lai tā naudas vienībai pēc tam sekotu tālāk kā aprite ekonomikā. Jā. Es ar to domāju nodokļus. Nodokļi. Tā ir mēbeļu nozarei, protams, kāda nozīmīga tēma. Jo nevar noliekties, bez šaubām mums ir šis pieprasījums dažkārt tāds, ka ir ērtāk samaksāt to naudu kādai vienai vai otrai galdniecībai vai garāžas meistaram. Skaidrā naudā, bez tās nodokļu naudas. Bet, tā nav varbūt tā pareizā patriotiskā. Es zinu, ka jūs kā asociācija tomēr ļoti iestājaties par šīs baltās ekonomikas pastāvēšanu un par šo. Jo tas jau, godīgi sakot, ir stāsts arī par konkurenci. Tā kā mēs runājām par Ķīnu, ja, kur ķīnieši varbūt neievēro kaut kādas tādas vidas normas, kādas ir mums, kas prasa lielas investīcijas ražošanā. Tad šī gadījumā uzņēmums, kurš ir, piemēram, pret valsti absolūti godīgs, ir objektīvi
nelabvēlīgākā situācijā aprēķinot savu pašizmaksu, kā tas garāžas meistars, kurš vienu krietnu daļu nodokļu paredzētās naudas spēja reinvestēt, spēja samaksāt varbūt kādā lielākā algā, aploksnē un tā tālāk. Galu galā paprasīt lētāku šo cenu par savu produkciju. Tas jau ir stāsts, godīgi sakot, par konkurenci. Bet, ja mēs nonācām pie asociācijas, varbūt ļoti īsi, tu vadi asociāciju kopš 2017. gada. Jā, jau. Ieva, kā tu varētu raksturot, vai tas tavs sākotnējais redzējums, kad tu ienāci asociācijā kā asociācijas vadītāja, tavi kaut kādi mērķi, vai viņi ir lēnām pildījušies un tu eji tajā virzienā, ko tu toreiz uzstādīji pati sev? Kurš to vairs var atcerēties? Tas jau laikam jau ir kāds brītiņš pagājis. Man tas iet tā 3 gadi un atkal 3 gadi. Un drīz jau atkal ir varbūt tie 3 gadi. Un par tiem mērķiem, sākumā jau laikam man nebija tādu īstu mērķu. Es zināju, ka es to gribu darīt, ka man tas ārkārtīgi interesē, ka tā ir fascinējoša nozare. Jo es biju nonākusi kokapstrādē un es sapratu, ka tas ir ārkārtīgi kaut kas interesants priekš manis. Un sākumā jau tas praktiski pirmais periods pagāja ar tādu vispār iepazīšanu, tieši saprast vispār, kas notiek Latvijā mēbeļu nozarē. Un tieši to, cik tā ir dažāda, cik daudzslāņaina un cik mums ir daudz dažādu viedu, gudru cilvēku ar prasmēm un iemaņām. Un cik maz mēs par to runājam un lielamies ar to īstenībā. Un par mērķiem, asociācija pastāv tāpēc, ka to veido nozares uzņēmumi. Pēc būtības, kā tas darbojās. Jā, daudziem varbūt ir priekšstats, ka tas ir kaut kas pie valsts pietuvināts, vai ir cilvēki bijuši, kas domā, ka tas ir valsts budžetā kaut kas. Un tad man ir jāizstāsta, ka tas koncepts tomēr ir tāds, ka tur sanāk uzņēmēji. Un uzņēmēji ir tie, kuri būtībā nodefinē, kas tās viņu vēlmes un vajadzības un sāpes. Un vispār asociācija vai biedrība formāts ir tāds, ka tie scenāriji, kā tās dzīvo un pastāv, var būt ļoti dažādi. Un ir tādas organizācijas, kas tieši ļoti konkrēti risina kaut kādas ārkārtīgi sasāpējušas problēmas. Jo tad, kad kādam ir kāda nozarei problēma, tad viņiem ir daudz vieglāk sanākt kopā pie tā viena galda un to problēmu kaut kādā veidā risināt. Ja? Tā var būt jebkura problēma. Mūsu nozarei var būt tāda vienojoša problēma, piemēram, publiskie iepirkumi vai kaut kādas lietas, kas saistītas varbūt ar nozares izglītību vai pieredzes gūšanu un nozares uzņēmumu, tā kā attīstība, izaugsme un tādas kaut kādas lietas. Bet tie pēdējie 2, tās tur varbūt ir tādas ilgtermiņa problēmas vai izaicinājumi. Ja? Un tas pirmais varbūt kaut kādā tuvākā termiņā. Mani mērķi, personīgie mērķi, vērojot nozari, iepazīstot un skatoties, kas vispār ir vajadzīgs cilvēkiem, kaut kā gadu gaitā izkristalizējās, ka es varu darīt to, ka uzņēmumiem pašiem varbūt nepietiek ikdienā laika, vai viņi nevar būt x stundā tur un tur uz tikšanos ar kādu valsts iestādes pārstāvi un paust savu kaut kādu, viedokli. Un tad es esmu tur. Un es esmu sevī akumulējusi kaut kādu informācijas apjomu no biedriem, no nozares citiem uzņēmumiem un tad aiznes tos stāstus, tās mūsu intereses līdz vienai vai otrai iestādēji, konkrētam cilvēkam. Bet vēl, ja tādus mērķus kā mērķus, mēs ilgi kopīgi meklējām, kas vispār ir. Mums bija tāds tā kā restarts vispār asociācijai kā tādai, jo mēs visi kopīgi uzdevām tos jautājumus, kas tad ir tie ieguvumi un par ko tie biedri ir gatavi samaksāt gada griezumā kaut kādu biedra naudu. Ja. Un ilgtermiņā tas nav kaut kas tāds, ko tu vari aprečot, ka tā nav asociācija. Neražo mēbeles. Jā, un es nevaru viņiem pārdot kaut kādas konkrētas vienības, viena vai otra lieta. bet mēs atradām tos kopsaucējus, kas mūs vieno tās vērtības. Un viena no tādām lielākajām vērtībām bija tā iespēja kopā sanākt. Un tā ir jau aizvēsturiski vispār, pilnīgi no asociācijas dibināšanas pirmsākumiem. Un
Un, to ir ļoti veiksmīgi un labi kopā turējis ilgus gadus un saturējis šos cilvēkus, pat tos kodola dibinātājus joprojām kopā. Andris Plezers, par ko viņam pateicība. Un kaut kādā mērā es esmu centusies to turpināt un likt klāt varbūt vēl kaut kādas citas lietas. Tā kā vienmēr ir, vai ne? Mums ir jāiet kaut kādi attīstības izaugsmes cikli jebkuram. Un tā kopā sanākšana mums arvien vairāk ar tādiem izbraukumiem uz rūpnīcām, uz ražotnēm un tiešām ar pieredzes apmaiņām gan par mārketingu, gan par tehnoloģijām, dažādas apmācību pieredzes par mākslīgo intelektu, kiberdrošību un citām jaunajām lietām un tēmām, kas mums nāk biznesos iekšā, vai arī Eiropas regulējums, piemēram. Un tie uzņēmumi, kas nav asociācijā, viņi netiek tik labi pie tās informācijas klāt, jo mēs esam arī Eiropas mēbeļu konfederācijā, par kuru biedri maksā dalības naudu, lai saņemtu vērtības informāciju ātrāk, mazliet jau tādu, sagramotu, ja, kur ir jau kaut kāda esence izvilkta būtība, kas attiecas uz mūsu nozari. Un tas ir tas, par ko mēs maksājam. Tas ir tas, ko ir svarīgi uzņēmumiem saņemt. Un jo vairāk nāk iekšā šīs jaunās lietas un kaut kāds regulējums no Eiropas, jo vairāk es jūtu to interesi un taustīšanos arī no malas uzņēmumiem, kas nav asociācijā. Un viņi saprot, ka viņiem vieniem pašiem ar tām tēmām ir grūti tikt galā, ka ir jānāk kopā, ir jārunā, kas ir tie risinājumi. Tā ir lieta, ko tu tomēr atradi to krēslu, kuru tu pārdod. bet es tevi pazīstu pietiekami labi, lai zinātu, ka tev sirds arī deg par tādu lietu kā cilvēki. Un cilvēki tieši tie, kuri ir topošie nākotnes mūsu nozares, tā skaitā mēbeļu nozares, bet droši vien skatīsimies plašāk, kokapstrādes nozares, potenciālie darbinieki. Tu esi ārkārtīgi daudz laika un darba ieguldījusi profesionālās izglītības jautājumu risināšanā pilnveidē. Nepavelti tu esi kokrūpniecības nozares ekspertu padomes vadītāja šobrīd. Kas ir šajā jomā dienas kārtībā, kaut vai kokrūpniecības nepam? Vienmēr jau jāskatās plašāk, jo tā ekosistēmā mēs visi esam saistīti tā vai citādi. Un izglītības jomā, teiksim, nozara ekspertu padome principiāli nodarbojas ar profesionālo izglītību. Tas sākotnējais, tas viss modelis. Bet tagad mēs skatāmies uz to krietni plašāk, jo profesionālā izglītība ievirze, interesi aizsāks jau pat pamatizglītībā. Vismaz mūsu nozarei tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tad mums ir vidējā profesionālā, un mums ir augstākā izglītība, un vēl pieaugušo izglītība, un galu galā mūža izglītība. Un mēs nevienu no tiem slāņiem nevaram nodalīt. Mums ir jādomā ļoti kompleksi. Un tā dienas kārtība bieži grozās, protams, joprojām pār un ap šo vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo izglītību, kas ir īsā cikla, pusotru gadu arī tā skaitā. Jā. Kas ir varbūt tuvāk nozarei, tāds ātrāks varbūt risinājums. Jā, bet tie jaunieši tajā darbspējas vecumā, viņi diezgan daudz. Un 180,000 varbūt vairāk, mazāk. Tur var rēķināt, skatīties droši vien ļoti dažādi, bet uz Latvijas to mērogu tas nav daudz. Un man šķiet, ka kaut kā mums ir jāprot tajās savās vietējās komunās, teju katru to bērnu izvest pie rokas un atrast viņiem vietu dzīvē. Cerams, Latvijā. Jo sprīdīšus mēs esam gana daudz izaudzinājuši. Tā ir sāpīga tēma, un tā ir sāpīga tēma tikai tam dēļ, ka ražotājiem, kuri ir šeit Latvijā, kuri paliek šeit Latvijā, viņi saskarās dienā ar to, ka šie zinošie, prasmīgie, ar attieksmēm pareizajām, tās, kuras mēs pārdodam te eksportē, ka mums ir pie tā ļoti jāstrādā. Un tad pie tā ir jāstrādā ģimenēs, pie tā ir jāstrādā mācību iestādēs, karjeras konsultantiem. Un, protams, arī pašai nozarei ir kaut kāda roka pie tā jāpieliek.
dienas kārtībā ir ļoti dažādi. Mums ir profesionālās kvalifikācijas prasības, ko nozares uzņēmums sagaida no šiem jauniešiem, kas mācās vienu vai otru kvalifikāciju. Vienalga, vai tas ir kokapstrādes tehnologs, vai tas ir datorizēta kokapstrādes iekārta operators, vai mēbeļu galdnieks, dažādi. Ja? Un katrs viņu tur bišķīt atšķirās tomēr, kas viņam ir īsti jāzina. Un citās tēmās mums ir vispār šī nozares kopējā stratēģija, ne tāda atbildība, sadarbība ar valsts iestādēm, izglītības ministrija dialogs ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kur arī kaut kādā mērā tomēr šī sadarbības līguma ietvaros ar ministriju realizē šo NEP koordinēšanu tomēr. Un tās dienas kārtības ienāk ļoti dažādas. Tur var būt arī tā skaitā jautājumi, kuri uzņēmumi ir tie, kurus mēs virzam un atbalstam darbam ar jauniešiem. Vai tā ir darba vidē balstītā prakse, vai tās ir vieslekcijas, vai tās ir ekskursijas uzņēmumos. Un kāpēc es saku virzam? Tāpēc, ka man tāda dziļa pārliecība, kaut kur tāda ticība, ka īstenībā darba devējiem tā ir ārkārtīgi liela privilēģija tikt un runāt ar to jaunieti no tiem 100 cik tūkstošiem. Kaut vai vienu cilvēku, kaut vai vienu jauno cilvēku, to es uzlicis uz sliedēm. Jā. Tas ir tik svarīgi mūsu Latvijai. Vienkārši, lai mēs kā valsts vispār ilgtermiņā varētu produktīvi augt, pastāvēt. Un citi tie jautājumi, viņi ir darba procesi. Man liekas, ka mums ļoti daudz nozīmīgi runāt tieši par tām vērtībām, kāpēc mēs vispār to darām. Jo mums dienas kārtībā, darba devēja dienas kārtībā ir nemitīgi jautājums darba spēks. Un darba spēka problēmām, kā aizsākt, kur izglītībā. Un tā ir tā šaurā vieta. Kur mums ir ļoti jānāk kopā un ļoti jāstrādā pie tā, lai mēs būtu nopelnījuši tos jauniešus. Nevis viņi mūs, bet mēs viņus. Uz šīs vērtību nots pabeidzot, man tev pēdējais jautājums arī, starp citu, man liekas, ļoti saistīts ar tieši tavām vērtībām. Pirms pāris gadiem tu uzsāki un īstenoji tādu kampaņu Sieviete mēbeļu industrijā. Un, tomēr, ja tā paskatās uz visām tām profesijām un to, kā mēs viņus saucam, tur jau arī kaut kas bišķi iekodēts. Šuveja ir sieviešu dzimtē, mums nav šuvejs. Mēbeļu galdnieks un visi šie kokapstrādes profesiju nosaukumi tomēr ir genderisms tur bišķi iekšā. Kā tad īstenībā ir? Jo es saprotu, ka tomēr absolūti pretēji mēbeļu ražošanā viena puse, man liekas, stabili ir sievietes, kas strādā. Un otrs, kā tu vērtē varbūt to savu ieguldījumu, vai tas deva kaut kādu impulsu jauniešiem meitenēm vairāk paskatīties uz šīm profesijām ar citu skatu? Zini, kā kampaņa, tāpēc saucās kampaņa, ka tas ir kaut kas īslaicīgs. Un tajā mirklī, man liekas, ka mums bija pašiem, arī man personīgi, man bija svarīgi vispār nokartēt un apjaust, jo tas bija kaut kāds mirklis, kad es par to tēmu nebiju domājusi. Cik tad ir vai nav. Bet tad, kad tu brauc uz šīm ražotnēm arvien vairāk un vairāk, un tu redzi, ka tur ir šīs dāmas, un dažādās vecumos jaunākas, un arī pensijas vecuma dāmas ar savām superīgām iemaņām, kuras tur grib noturēt kā zelta vērts cilvēkus. Jo mēs varam strādāt visos vecumos. Pensija nav nekāda robeža, aiz kuras nedrīkst vairs strādāt. Galvenais veselīgs. Dabīgi, jā. Bet, redz, tur jau ir tie nodokļi arī. Tad, kad tev ir nodokļi un varbūt arī kāda apdrošināšana vai kaut kādas tādas lietas, tad jau tu vari to savu veselību tomēr uzturēt un viss tur tam visam labāk arī sakot līdzi. Bet atgriežoties, kampaņa, vienreizējs pasākums, mēs nokartējām, mēs papētījām statistiku, mēs paintervējām šīs dāmas un parunājām ar viņām tet, kā viņas jūtās. Jo būt un strādāt viena lieta, bet arī tās sajūtas,
kā tas tad ir būt tik varbūt vēsturiski vai vispār visādi citādi maskulīnā nozarē. Tas ir tas pirmais priekšstats, jā, kad kaut kādas tehniskas lietas jau prot un var darīt tikai vīrieši. Un laba, tāda svarīga nots tajā visā jau bija tāda, ka ne jau tagad sievietei ir kaut kādā veidā jāizkonkurē vīrietis no nozares vai tam līdzīgi. Vienkārši katram ir kaut kāds stiprās, vājās puses, tā kā varbūt kurš ko labāk prot, neprot, kas kam padodās. Katram ir kaut kādas tādas lietas, ko viņš var paveikt vislabāk. Ja viņš zina, ja tu sieviete zini to tēmu, tad kāda starpība, kāds ir tavs dzimums? Vai vīrietis var būt lielisks šuvējs, vīrietis var būt lielisks slimu cilvēku apsteksnis, sociālais darbinieks, pedagogs un tā tālāk. Tas nav par to stāsts. Kaut arī varbūt vēsturiski, protams, ka tā ir bijis. Jā. Un tas tikai tagad pēdējā laikā sievietes pedagogi ir tā ļoti plaši, bet senākos laikos jau tomēr mums bija vīriešu pedagogi. Jā, skroderis arī bija vīrietis. Arī skroderis un pavārs un ļoti daudz tādas profesijas, kur sievietēm tā kā likās, ka nav tā vieta, jā, bet laiki mainās, nāk, diemžēl arī kari. Un tepat kaimiņu valstī sievietes aizvieto vīriešus. Un tas nav jau tas pašmērķis. Protams. Ja? Pašmērķis ir tiešām katram atrast savu to īsto vietu, kas tev patīk, kas tev aizrauj. Un sieviete var iemīlēt koku kā materiālu. Aiz smaržas, aiz taktīlām sajūtām, aiz tā pieskāriena, kur viņa ir ieguldījusies. Un viņa ir fascinēta no tā, ka tā skaistā mēbele ir, un ja viņi vēl zina to visu ceļu, kur tas viņas darbs nonāk, ja darba devējs to izstāsta, tā kā izved cauri, jo reizēm jau, protams, ka mēs ražojam arī šīs detaļas, ne jau tikai pilnu apmēru koku mēbeli, ja, un nevienmēr tu zini detaļas vai komponentes stāstu. Bet, ja tu zini, ka viena vai otra detaļa ir poršē mašīnas krēsla atzveltnē vai ANO namā apspriežu zālē galds vai krēsls, tad cik augstā vērtībā ir tā tava sajūta, gandarījuma sajūta, ka tu esi pielicis roku, savu to pieskārienu kaut kādai tādai vērtībai. Man liekas, tas ir superīgi. Jā, Ieva, klausoties tevi, es pilnīgi noteikti sajūtu, ka tu esi iemīlējis koku un tu ar patiesu aizrautību stāst par šīm lietām. Un starp citu, šogad oktobrī, kā visus gadus, būs karjeras nedēļa. Nepavelti Ieva ir mūsu nozares, visas kokrūpniecības nozares vēstnesis, karjeras vēstnesis šogad. Vēstnese? Vēstnese! Lūk, atkal, jā, starp citu. Un tādā veidā vēl viens mazais, bet nozīmīgais solis, kā veicināt jauniešos, viņu vecākos un skolotājos izpratni par mūsu nozares karjeras iespējām un to, ko mēs dodam Latvijai, pasaulē un Koksnes gadsimtam. Paldies jums, ka skatījāties. Paldies Ievai, mīļie draugi. Tiekamies jau nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos. Visu labu!